Nu, ir frizūra gatava. Frizūra ir gatava, jā. Es jau nezinu, kā es iztos. Sveiciens visiem atpaucēju podkāstu klausītājiem. Esiet sveicināti nenopietnākajā Formula 1 podkāstā Latvijā. Tas ir ļoti pieklājīgs un precīzs raksturojums. Šajā svētku priekšvakarā, jeb Latvijas valsts svētkos, kas mums silda šobrīd, bija Latvijas diena nesen, Latvijas dzimšanas diena drīz ir. Un arī atpaucēji ir atgriezušies. Pēdējā sērija mums bija 17. jūnijā 2025. gadā. Kristus. Es zinu, par ko es iedomājos, ka mēs vienojamies, ka mēs beidzot tiksimies. Es gribēju, pirmā lieta, man liekas, kas visiem varbūt iekritīs acīs, tev ir mazāk mati, un man ir vairāk. Mēs tā balansējam. Jā, izbalansējam. Tā kā tas ir adresots. Sirdi sildā valsts svētki, tāpēc mēs esam šodien oficiālāk nedaudz. Tāpēc arī mēs esam kā atpakaļ vispār ir svētki. Jā, brīvāks laiks, brīvākas dienas un iemesls skatīties F1 ir bijis nedaudz atpakaļ, kas ir arī tāds, laikam jau, kad īstais iemesls, kāpēc mēs laikam ierakstam, jo nedaudz varbūt vēlāk kā vajadzēja, es gan teiktu, bet tu jau mēģināji arī ātrāk, tu jau man rakstīji, vai roli ierakstam epizodu, man tāds, brāļs, Kristēr. Beidz, muļķoties. Nē, bet, droši vien, kad, varbūt nedaudziem, bet vismaz mūsu tajā burbulī bija nedaudz pazudusi vēlme skatīties F1. Un tad viņa viens cilvēks vienpersoniski viņu nedaudz atgriez tādu sajūtu. Vismaz man. Maks Verstapens. Un tagad, tāpēc tagad ir pa vēlu, jo tagad laikam mēs gandrīz oficiāli varam teikt, ka viņš visticamākais, ka nebūs titulu tā kā īpašnieks. Paga. Pieskarsimies, izrunāsim, izdomāsim, iztukosim šī podkāstu gaitā. Es domāju, ka šodien mēs tā atskatīsimies uz visiem jautājumiem. Mēs atskatīsimies uz lietām, ko mēs esam palaiduši garām, jo 17. jūnijas bija vēl pirms Jāņiem, un tas sanāk, ir pēc Kanādas posma mēs ierakstījām pēdējo epizodi, līdz ar to tā ir pussezona. Mēs ierakstījām līdz 10. sacīkstējām, pēc tam tagad ir kura 22. būs tūlītās. Jā, mēs bijām F1 klātienē šajā visā laika posmā. Mēs bijām klāt. Mēs bijām arī aizbraukuši taču. Mēs bijām arī aizbraukuši. To mēs arī vēl izrunāsim. Un paldies arī tiem pāris cilvēkiem, kuri rakstīja un uztraucās, kur ir epizodes. Mamām un tētim, ja. Man liels prieks, ka komuna turpina būt aktīva vismaz WhatsApp grupā. Un Kristers arī mēs tā parunājām pirms šitā podkāsta, ka zin, kā ierakstīsim šito epizodu, mums ierakstīsim tad vēl sezonas noslēdzošu epizodu, un tad gan varam būdīt ciet. Un man tāds, durvis jau nevaram. Pirmo reizi oficiāli. Mēs durvis nekad neesam aizvēruši šķiet. Un nekad arī, iespējams, nevērsim. Jo oficiāli laikam jau, ka ne. Jo paldies arī tiem visiem, kas ir WhatsApp grupā, visiem biedriem. Jo zin kā, tāpat tās sērijas nav, bet komunikācija notiek, un tā formula notiek, un vismaz ir kāds, un vismaz tā grupa, tā komuna, kas mums ir, vismaz, zin kā, nepiš prātu citiem jūsu draugiem, kuriem neinteresē formula, tad viens ar otram to prātu borētajās sacīkšu weekendos un tā tālāk. Ļoti, tas ir labs tāds izlādēšanās mehānisms. Arī, jā. Tā ir. Bet reāli tā ir. Nav jāgrūž virsū cilvēkiem, kuriem varbūt ne. Nav jābojā vakariņas ar draudzeni. Jāstāst tur, kā Maksis tūlītās paņems to championship, ka tur Lando, kas tur, ko tur. Labi, īstenībā, un zini, kāpēc vēl mēs bijām pazuduši. Mēs varam izstāstīt. Šito es nezinu, godīgi sakot. Nē, sezonas vidū mēs uzlikām 500 eiro no biedru naudas. Mums ir fantazija, mums ir šī fantazija līga arī atvērta, kur katrs biedrs vai dalībnieks iemaksāja 20 eiro, līdz ar to mums tas budžets bija kaut kāda štuka pāri, un es tā Kristaram vienā vakarā sēžu. Man liekas, tas bija pirms Monako, kad Maks bija vinnējis Imolas gonku, un tā cerības salstariņš bišķiņ bija tāds uzziedējis, jo Maks vinnēja to Imolu, tā kā akal, ar mašīnu, kur vispār nevajadzētu būt pirmajā vietā. Viņš izcīna uzvaru, un es tā Kristaram vienā vakarā teicu, Kristar, uzliekam 500 eiro, ka Maks izcīnīs titulu, un, protams, no kuras naudas, no biedru naudas uzliekam.
Un līdz ar to mēs tā vienā dienā domājam, ko sliktākais, ko pārtrauks podkāstu, izies no grupas ārā, padzīvos ar tādu sūdīgu reputāciju. Jā, Gobzums ieliks varbūt kādu storiju, kāds pasūtījumu rakstu uztaisīs, bet ko tur, zin kā 500 eiro uzlikām, vinnēs lielu, zaudēs, neko. Bet Nē, kaut kā jau mēs sakrapaļīsim to naudu. Vēl nekas nav beidzies. Nekas nav beidzies. Bet to tad izrunāsim. Pusdienas nēdi jau kādu laiku. Kopš pagājušās sacības. Bet aiziet. Sākam par nopietnām. Ar lietām, ko mēs palaidām garām. Tātad sākot no 17. jūnija. Pirmā lieta, Kristēra. Mēs palaidām garām Formula 1 filmas pirmizrādi un vispār neparunājām par F1 movie. Bet mēs gan diezgan ātri bijām aizgājuši. Mēs bijām uz vienu no pirmajiem seansiem aizgājuši. Kādas tev bija domas un kāds vērtējums? Tā īsumā. Īsi. Ļoti super īsi. Ļoti labi tie kadri, kad viņi brauc tieši tādā ziņā filma nenormāli augsts līmeņa sūdīgs scenārijs. Jā, pilnībā piekrītu. Man likās vislabākā lieta, kas man patika, ir tas, cik ļoti visi oriģinālie sponsori, īstie braucēji, īstās komandas ir integrētas filmā, bet tā pārējais, tāds badīs spēlē Formula 1 stāsts apmēram. Un arī, negribu būt rasists, bet ļoti labi izpaudās tas, kad Hamiltons bija viens no directors, režisoriem. Jo tas stāsts par to otro pilotu likās tāds bišķi nevajadzīgs pilnīgi. Labi, tas otrā pilota stāsts varbūt neteikt, ka viņš ir nevajadzīgs tieši kā otrā pilota stāsts. Ne, bet vispār. Tas izpildījums bija kaut kāds ņipričām. Godīgi sakot, man ļoti tas nepatika. Tas, kā viņš tajā, it kā arī, tā Gen Z. Man arī vispār globāli nepatīk, ka šobrīd ir tāda Gen Z paudzes tāda šeimošana, bez mazvai tā kā, ka visi sēž savos telefonos, un nemāk neko citu darīt. Man tā sociālo mēdīju daļa tieši likās ļoti pārspīlēta. Es nesapratu viņu. Viņi likās nevajadzīgi tai filmai un vispār neatspoguļoja to kaut kādu racing tēmu. Bet varbūt es kaut ko zinu, nesapratu. Varbūt tur tik advancēti sarakstīts. Tur bija vairāk, man liekas, par to. Ka visiem ir vieta šajā sportā, neskatoties savu rasi un neskatoties, no kurienes tu nāc. Bet tas jau bija foršais tajā. Man tieši besīja tas, ka viņš tur tās bildes taisīja, un ka viņam bija tas, kas viņam bija cousin, kaut kāds brālēns. Jā, tas līdz, kas bija tas social media managers, kas viņam liktu tur darīt tās visas lietas. Tas man likās, bet nepričām. Labi, bet katram savs, ir lietas, kas bija foršas, ir lietas, kas bija crazy. Jo bija arī cilvēki, saka, tie crashi bija diezgan tādi mākslīgi, bet man likās tieši tie crashi, visi, kas bija ļoti foršas atsauces uz īstiem crashiem, kas notika. Kur, piemēram, Monsā uzlidoja gaisā tā mašīna nedabiski. F3 bija pilnīgi tāds pats crash, un daudzam es to nezināju. Bet tās, man liekas, daļas bija super labi. Super, jā, tā kā, salīdzinot ar visiem tiem pāriem, sēnes seriāli noskaties, un šitas liekas vispār citā līmenī. Man atkal patīk. Es tā kā labi, cik cilvēks, cik viedoklis. Sēnē bija tieši sižets labāks. Tas stāsts bija daudz interesantāks. Un tas racings, viņš bija mazāk. Man likās krūti. Pāga, nav salīdzinām ar šito filmu, ne? Labi, netirzāsim. Tagad F1 movie pirmo reizi esam atpakaļ pēc pusgadu. Mēs vienkārši, cik jau minūtes pagājuši, neko neesam vispār pateikuši. Visu, ko zināt. Uz tās nots turpināsim. Mēs palaidām garām, kā Hamiltons, teiksim tā, aizkupināja zaļo. Vai aizdedzināja zāli Austrijā, bija tāds arī smieklīgs atgadījums. Tu atceries tādu vispār? Vispār, godīgi sakot, neatceros. Labi, ka ir šitā epizode. Pastāst, bija jau aizmirsis. Šis gan bija ļoti svarīgs. Šito vispār nesaprotu, kā mēs nodrukstījām epizodu par šo. Bet šis varētu būt tā kā šis virsraksts un epizodes nosaukums, ja mēs izdomājam, tas varētu būt tāds atpalīdzēju pirmsākumu. Atpalīdzēju pirmsākumu, tāda maza reference.
Tālāk. Vai Hamiltons pīpē marihuānu? Starp citu, tā ir viena no pirmajām epizodēm, kas mums Man liekas, bija diezgan ka ir, labi ne, skatīts. tāda, Tur bija tāds klips, es domāju, daudziem bija tāds, fuck off, šitie džeki vienkārši mūs apuļķoja. Liela Izrādās, lieta. ka nav bijuši tajā ķipa blunt aplītī ar Hamiltonu, bet vairāk spekulē. Pagaidām. Jā, pagaidām. Vēl mēs nepiedzīvojām Sainza sliktāko sezonas daļu, iespējams, viņa karjerā kopš Austrijas un Azerbaidžānas. Viņš neizcīnīja nevienu punktu. Un vairāki negadījumi viņam bija. Bet labs nāk ar gaidīšanu, jo mēs arī palaidām garām viņa piedestālu. Vienīgo šo sezonu. Un negaidīt arī ar Williamsu. Domas? Par Sainzu tas podiums ļoti skaisti, ļoti man patīkams. Tur vispār tur bija labs top 3, man liekas, Maks vinnēja. Jā. Un Sainz, kas bija otrais, es gan neatceros. Es aizmirsu, kas tā bija. Tā bija Azerbaidžānas sacīkst. Pastīsimies los. Jā. Džordžiņš. Džordžiņš. Un labi, man vispār daudz kas mainījies šī podkāsta laikā, jo man... Stāsties, jo es jau varbūt, grupā, čatā esmu minējis to, iespējams pat vairākas reizes, kad Džordžs, kas sāk pelnīt tādus pluspunktus. Tikai tāpēc, ka viņš sāk braukt? Jā. Jo tā uzvedība jau nav baigi mainījusies. Nē, kurā tas sacīks, tad tikko bija, ka viņš tur atkal čīkstēja? To es arī esmu pieminējis grupas čatā, līdz viņš atver muti, man viņš patīk vairāk. Un zini, es ar draudzeni paskatījos, ir tā tur, kā Emilija, tā, kas taisa to chicken shop. Viņiem bija intervija, jā. Viņiem bija... Es neizslēdzu vērā. Es nemelošu. Es nevarēju. Es vienkārši nevarēju. Nevis Bortoleto, bet šitas te... Jēzus Marija izkrita no galvas. Bērmans. Bērmans, jā. Bērmans arī bija diezgan neskatāms patiesībā tā intervija. Sainz bija forši. Es kaut kā pārskrēju vispār tam... Bet labi. Kā atgriežoties pie Carlos Sainz, kopumā briesmīga sezona. Visu laiku kaut kas notiek. It kā, ziniet, tāda sajūta, kā labi, tas podiums fantastiski skaisti. Ļoti, ļoti patīkami. Es tajā weekendā biju tiešām starā par Maksi un par Maksu to cerību atkal, un tad Carlos Sainz uz tā podiumu. Vispār tur bija tāda interesanta tā gonga. Bet par Sainzu, mani tie 2 centi nav baigi daudz ko slikt iekšā. Tā sezona tiešām dīvaina tāda. Es sagaidu, it kā nekas tāds, zini, kaut kāda nenormāla, bet visu laiku kaut kāda mazie sūdi, kur viņš sevi ieliek, un tad nevar tā kā parādīt to īsto peisu tur, kur ķipa vajag. If it makes sense. Varbūt viņš pa daudz pieredzi pa priekšbraukt Ferrari, un līdz ar to, ka tu tiec iekšā. Kāds Ferrari pa priekšu ir braucis, bet saprot, nav tāda tā kā... Viņš neatpaliek, viņš ir ātrs, viņš neatpaliek peisā. Viņš dara tā kā... Qualifying head-to-head var apstīties. Es domāju, ka viņš atpaliek peisā. Carlos Sainz, Alex Albon... Labi, 11-4. Nē, 10-11. 11 Sainz pat ir priekšā. Bet viņš reisos to tā kā kaut kādā, zini... epizodēs, kur tu sagaidi no tāda pieredzējuša, zini, pilota, kur atkāpties, pagaidīt, bišķīt būt pacietīgākam. Viņš Antonelli izsitē Amerikā diezgan tā neprofesionāli ārā. Man liekas, es tagad nevaru atbildēt, jo, ir pusgads pagājis, protams. Bet saprot, tā sajūta ir tāda, ka nav tāda, tu neredzi, ka viņš sūdīgi brauc, bet ir tādas kļūdas visu laiku, kas neļauj viņam uzstādīt tos labos rezultātus, kur it kā tas būtu peiss pret Albonu. Tas ir vecums, varbūt? Nezinu, kaut kāda varbūt vēlme kaut ko nenormāli pierādīt. Bet tur jau tā liek, viņš, man liekas, ir pielāgojies. Viņš ar to Williamsu var pabraukt. Labi, tur par to reisu peisu varbūt vēl var padiskutēt kas tur ir ar to Albonu un Sainz tur. Bet principā, man liekas, viņš ir ātrs, bet visu laiku pieļauj kaut kāds nevajadzīgs kļūdas. Zini, iebāž degunu tur, kur nevajag. Man tāda sajūta, ja es kļūdos, es nezinu, droši varu oponēt to, bet nav slikti.
Bet nav arī labi. Es ekspektēju no viņa, ka viņš būtu, stabils, ka viņš tur, kur nevajag, tur tā kā atkāpjas. Viņam tāda rookie mistake. Jā, saproti, tas man laikam ir tas, par ko vai arī kaut kāda gīzera mistake. Tāpēc es sāku, viņš jau, man liekas, jau bišķiņi ir tā, varbūt tās jau pa vecu palicis, varbūt tās. Arī tā nevar teikt. Nav, viņš pa lats tur traksēs. Jo, zin kā, ja tu neskaiti to Azerbaidžānas podiumu, tad slikta sezona pa lielo. Jo viņš daudz punktus tur savāc, un tāpēc viņš tur kopvērtējumi ir tur, kur viņš ir. Kas ir tāpatās, viņš ir ar Alonso kožās, kuram ir drausmīgākā sezona bijusi. Pēc tā veiksmas ziņā, veiksmas faktorā. Jā. Bet labi. Kā tev liekas? Es nezinu, man nav tik daudz ko izplūst pa Sainzu, jo īsumā, es gribēju teikt, gaidīju vairāk no šīs sezonas, vēl nav sezona gan beigusies, bet visticamāk viņš pēdējos 3 posmus nenodominēs, man tā liekas. Tas, ka viņš ir 13. kopvērtējumā un atpaliek no Albona gan arī 2 reiz mazāk punktus ar visu to vienu gonku Azerbaidžānā, es teiktu, ļoti slikta sezona viņam ir un daudz, tādas kļūdas, nevajadzīgas kļūdas. Varbūt tāpēc, ka viņš, nezinu, it kā nav pieredze braukt tur pa vidu, bet viņš jau visu karjeru ir tāds vidus midfield braucējs bijis. Grūti pateikt. Es neesmu arī interesējies, kas viņam tur tajā privātajā dzīvē notiek un cik viņš ļoti fokusēts tajā Formulē 1. Grūti pateikt. Arī neesmu skatījies, kā tas Viljams uzvedās. Zinu, ka Albons pieredze, Albons jau bijis tajā sistēmā ar to mašīnu braucis. Grūti teikt. Nezinu, man īsti nav viedoklis par Sainzu tāds. Bet iesim tālāk, par ko man noteikti ir viedoklis. Lieta, ko mēs noteikti palaidām garām, ir Kik Sauber slapjais sapnis, jeb Bortoleto iekļuva punktos pirmās reizes, un, protams, Niko Hulkenberga pirmais piedestāls. 239 sacīkstes bez piedestāla, un Sauber pirmais... un Sauber pirmais piedestāls 13 gadu laikā. Un, skaists moments, kur prasījās arī epizode, prasījās tirzāt un runāt, bet, tie skaistie brīži, viņi ir jāmāk tvert, viņi jāmāk izbaudīt un jāmāk arī palaist. Jā, es tieši tā jutos vakardien Zāras Larsons koncertā, kad es nefilmēju. Tu izbaudīji? Es izbaudīju, jā. Viss 13-14 gadīgās meitenes filmēja, es izbaudīju. Pareizi. Tāpat kā Hulkenberga podiumu. Mēs varējām ierakstīt, varējām parunāt, bet tāpat laikā mēs varējām arī 3 dienas vienkārši uz replay skatīties. Bet interesantā lieta šajā sakarā, kur mēs vēl pieskarsimies nedaudz vēlāk, ir tas, ka kaut kādā veidā tas Zaubers sāk braukt ātrāk, tā komanda sāk darboties labāk, pierāda to arī tas Bortoleto Brazīlijas gadījums, kur... Tā ir vēl viena lieta, ko mēs gan palaidām garām, kā Bortoleto aiziet pēc dieviem, gan arī tas Brazīlijas krešs. Tā pēdējā aplīņa. Bet Zaubers gan arī to mašīnu dabūja nākamajā dienā laukā uz kvalifikāciju, kas īsti, es domāju, nebūtu iespējams pagājušā sezona vai aizpagājušā sezona. Es domāju, ka Jonathans Vītlīs un Matija Binotto tas rokraksts ir jūtams, tas Audi backings jau sāk parādīties. Pieskarsimies Audi vēl nedaudz vēlāk un parunāsim par to, bet kaut kā Zaubers ir pagriezuši šo sezonu otrādāk, es pat neteiktu šo sezonu, bet tā kā pagājušo un šī sezonas sākumu otrādāk. Un Bortoleto arī, ja es atceros sezonas sākumā, tu vispār nezināji, kas viņš ir. Tad tagad Bortoleto ir, viens no labākajiem rukijiem šo sezonu. Bermans, Bortoleto, Hadžārs, gandrīz visi pilnīgi. Viņi labi, vispār kopumā, labi, tu gribētu iedot kādam vienam no viņiem šo titulu. Rookie of the Year. Es pagaidīju sezonas beigas, tāpēc, kad pēdējā laikā Bermans baigi labi brauc, un Bortoleto labāk brauc, bet es neteiktu, ka tik labi kā Bermans, bet man jāizšķirās starp Hadžāru un starp Bermanu. Lai piedod Kimi Antonelli, kurš arī sāk uzlabot sniegumu, tomēr Kimi Antonelli arī. Spēr ļoti spēcīgi rūkī. Ļoti spēcīgi rūkī. Un vēl šodien lasīju interviju, man liekas, Sports centrs bija iztulkojuši no kaut kurienes, ka Andrēs Tēlis saka, ka tik blīvs tas braucēju skills šobrīd, kas ir tie 20 braucēji, kas ir Formulā 1, ir kaut arī pats Brazīlijā uz to kvalifikāciju, kur pussekundē iebrauc gandrīz visi. Gan tās mašīnas taču ar vienīgais neuzliek jaunas softs.
Netiek ārā. Jā, bet kas pierāda to? Tāpēc, tur bija cits tās, to arī vēl izrunāsim. Vēl mēs palaidām garām šo sezonu, ka Rosko aiziet uz citiem medību laukiem, kas bija diezgan bēdīgs notikums. Jā. Un, piemiņa klusuma brīdis. Vēl bija viens cilvēks, kas mūs pameta šo sezonu. Kristians Horners. Tas arī bija Kas? Tas arī bija pēc. To mēs arī palaidām garām. Ej, tu nos. Kristians Horners pameta Formula 1. Burtiski ir karstākais periods F1, mēs esam izdomājuši, ka mēs neierakstīsim. Tur sākās, jā. Also, laiks skrien vienkārši. Nereāli, jā. Okay. Nereāli. Skaidrs, jā. Palaidām. Tas bija labs notikums, jā. Kā? Kāds sajūtas uz labu vai sliktu? Man liekas, ka tas Mekijs diezgan labi dara savu darbu. Viņam ir tas inženieru backgrounds. Vēl viens, kas ar inženieru background labi sev pierādīja, ir tas Ajoku Matsu, kas ir Hāsā. Labu darbu, man liekas, dara pēc Steinera. Lai gan grūti pateikt, jo vēl pārātus. Tas ir tā kā politikā, kad pagaidām vēl tie ir Steinera un Hornera augļi, kas notiek ar Red Bull un ar Hāsu. Bet... Zini, kas man vienīgais, kas sēž tagad tā galvā, tāds pirmais viedoklis, tie to papras, kad tagad runā par šo, ka nepietrūkst viņu. Nē? Tev tu tiešām tu skaties sacensības, un tev ir tāds, ka Horners bija bišķi foršāk. Pazīstams sevi, vienkārši pazīstams karakters. Es gribētu, lai Horners atgriežas tādu kadiljaku, piemēram, mēģina visu izpogāt. Zini, tomēr tāds iepazīts. Tam es piekrītu, tur būtu labs stories, tur būtu interesanti, tur tāds fighting back, bet tajā Red Bullā, kad viņi paziņoja par viņa aiziešanu, pirmkārt, good money. Jā, viņam izmaksāja, tur bija kompensācija. Viņš labi naudiņu nopelnīja, tā kā es domāju, viņš mierīgi naktīs guļ. Bet par ko es domāju, un tā retrospektīvi atskatījāmies, mēs esam arī taisījuši vairākus epizodus par to, tur vai tās bildes līkotas un viss kaut kas tur ir vai nav, un vairāk un vairāk sāk izskatīties, ka tas es negribu būt tā kā konspirācija cilvēks, un we did land on the moon, bet neliekas, ka viņu tiešām mēģināja izspiest ārā no tās komandas pēc tā kā iespējas ātrāk un vieglāk, lai nemaksātu tos miljonus. Tā ir bija šī konspirācijas teorija, bet tur kopā saliekoties ar to vadības maiņu tajā Red Bullā un to, cik nozīmīgs bija Horners, un kad jaunajai te vadībai tas tā kā nepatika, un tur var it kā pīt iekšā arī to Maksu un Makša Fāteru stāstu, bet man liekas, ka viņi vienkārši gribēja noņemt no tās ietekmes, kas viņam bija tajā komandā, un tagad tas jaunais team principle, tas itāls, kur ielika, viņš dara ļoti labi. Itāls, Mekijs. Jā. Viņš laikam ir itāls. Jā, viņš ir, man liekas, jā. Un viņš dara ļoti labu. Es teiktu, ka viņš iespējams pat dara labāku darbu, kā dara Horners. Tieši specifiski tajā, kā saka, lauciņā, jo ir citi cilvēki, kas aizpilda tās labās īpašības, kas Horneram bija kaut kur citur. Grūti vecī teikt, jo man liekas, es nesen vēl noskatījos vienu interviju ar Horneru pavacu, un es vēl noskatījos, kur bija Day in the Red Bull kaut kāds video. Es īstenībā sapratu, ka viņš ir diezgan, nevis diezgan, bet viņš bija labs vadītājs. Nē, es pilnībā piekrītu. Krūts džeks. Es pilnībā piekrītu. Man viņš nekad, man viņš vienmēr ir paticis. Man likās rēcīgi tas viss, tas beefs ar Toto, bet tu arī nevar noliekt to, tas ir normāli. Protams, jā, un cik viņš jauns ienācis un pacēls to Red Bull un līdz tiem jauniem investoriem, tā vecā investoru. Mātešits jau nomira, tāpēc jau viņam jau tas beidzās. Viņam jau beidzās tas backings no Mātešits, jo Mātešits arī bija no pirmajiem, kas viņu izcēla. Viņu jau bez vispār pieredzes paņēma tajā Red Bullā. Uz jaunu gurķi ielika. Bet viņš arī deva, Mātešits deva naudu, un viņš deva tā kā
iespēju Horneram darīt to, ko viņš dara. Bet pasties, bija arī rezultāts, cik tituls izcīnīja Red Bulls. Un tam es piekrītu, un es saku, tur jau tā lieta arī ko Ferrari nav izdarījuši jau cik tajā tā kā settingā tas rīktīgi liekas loģiski, ļoti labi strādā, bet tajā brīdī, kad ienāk tajā jaunā vadība, tur ir vienkārši reāli cīņa par naudu, par varu, un Horners bija big business. Viņš bija pārāk nozīmīgs, viņa bija pārāk liela nozīme, vai teikšana, teiksim tā, laikam, ka lielāka teikšana, kā, man liekas, te īpašnieki gribētu, un then again, tas Laurī, tas jaunais šefs, man ļoti sūdīgi. Lawrence Mekijs. Jā, Mekij. Ir, man liekas, ļoti labs aizstājies. Un priekš tās sistēmas, ko viņi grib darīt tagad, tā kā pastīsimies. Man viņš patīk. Viņam ir Wolfa tāda pieeja. Labi, bet bet tur ir tāds top līmenis Formula 1 vadītājos, ka bija tas Alpīnam, bija tas francūzis vienu brīdi, kurš pat angliski nemācīja salikt teikumu. Bet tagad nav nevienai Formula 1 komandai kaut kāds banāns reāli. Ir reāli visi ļoti augstas klases vadītāji ar lielām pieredzēm, gudri, zinoši. Nav nevienai komandai nav švaka galvenā cilvēka. Reāli tu vari nosaukt jebkurai komandai. Labi, nesauksim visas komandas un neiesim. Bet par Red Bull turpināsim. Un vēl viena lieta, ko mēs nevis gandrīz palaidām garām, bet mēs palaidām garām, kā Maks gandrīz pameta Red Bull. Tas arī bija reāli. Tas arī bija šo sezonu. Jēzu Marija, jā. Mēs esam baigi daudz iekavējuši. Bet labi, tur laikam es sapratu arī no Wolfa. Viņš kaut kādā tajā performance intervijā arī laikam atzinās, ka viņš ļoti aktīvi mēģināja dabūt maksu. Tāpēc nē, labākais braucējs ar atrāvienu. Un tad tās visas, principā, tās spekulācijas, un man liekas, visas tās runas, kas notika F1 komunā, baumas, bet laikam, ka pierādās, ka mūsdienās tās baumas, pie tā informācijas daudzuma un pieejamība, kas mums šobrīd ir F1. Nav dūma bez uguns. Tagad laikam, mēs esam tādā situācijā, kur nav dūma bez uguns, un bet tas jau ir visur. Nav jau bijusi tāda bauma, kas ir tā kā... Nē, zini, kā agrāk jau bija tā, ka neviens nerunāja. Tur tiešām viss tik secretly notika. Viens nezināja, kā tiek noslēgti kontrakti. Un, tur tagad es atceros, kad es gāju. Jā, bet tas bija tik mazāk. Tagad tie avoti ir tik daudz vairāk. Es domāju, ka vienkārši informācijas apjoms ir kāds pieejams. Bet par to es arī runāju. Tev ir tas viss tā kā pieejamāks. Es atceros, ka es gāju savam tam pirmajam strīkam cauri, tam Beyond the Grid podkastam. Tur ļoti daudz vecie runāja tieši par to, kā viņi slēdz tur tos līgumus, cik patiesībā tas bija secretly. Tagad tas ir arī it kā secret, bet, jahtas ir. Un tagad arī tev tā tehnoloģija ir tik attīstīta, tev ir 2 jahtas blakām noparkots, jūs draugi, jā. Bet bija aizdomīgi, kāpēc ir tās lidmašīnas viņiem uz tās salas pēkšņi divas uz pāris stundām. Tur uz kafiju satikās. Uz kafiju satikās. 2 lidmašīnas un jahtas blakām saparkots bija. Tas, kas bija. Tā bija. Tāpēc saproti, ja viens brauc Red Bullā un otrs brauc Mercedesā, tad viņi netikās. Cikos bija mājās? Bija mājās 10 vai nebija? Nebija. Ko tu saki, ka tu būsi mājās 10? Jā, kāpēc saki? Un tāpēc interesanti, jā. Tas bija tās labs arī periods vispār. Bet tas vismaz, man liekas, tā nākotnē neaizliedz domāt, ka Maks pabeigs savu karjeru Red Bullā. Neliktu garantiju. Vispār neliktu garantiju. Es domāju, ka tur ir opcijas. Nē, es domāju, ka Maksis ir... Pēdējā laikā, šajā podkastā es jau tik pietiekami daudz kaifojos par Maksu, bet tas, ko Maks rāda šobrīd kaut kādās intervijās, kā viņš pieiet visam šai sezonai un kā viņš runā par tiem jaunajiem, kā viņš reaģē uz kaut kādām lietām, kad Kimi viņam tur sānos ieliek šādā sezonā. Viņš patiesībā ir tik inteliģents un es nezinu, kā lai... Es domāju, ka
viņš zinās, ka viņam nav opciju Red Bullā. Viņš aizies no Red Bull. Un viņš taču arī nav stulbs. Viņam piedāvās Mercedes 50 miljonu sezonā. Nu, kāpēc ne? Jā, viņš izvērtēs. Es domāju, ka arī tas, ko es domāju, ka viņam tā bērnu piedzimšana daudz viņam pamainīs dzīvē. Jo viņam jau piedzima maijā šogad. Jā. Viņš gan teica, ka tu laikam te vēl neesi redzējis, bet tā intervija ar to Bortoleto, kur viņi bija tajā, tas burtiski viens no labākajiem podkastiem laikam par F1 pēdējā laikā, tā kā ļoti interesants, kur Maksis arī, tie, kas varbūt redzējuši, varbūt jau zinās, tad Maksis arī viņam, zin kā Maksim tie mēdī ir tādi nepārāk, es teiktu, viņš tā bieži labi atbild uz tiem mēdī, tiem jautājumiem, un varbūt tāds nedaudz sassy kaut kādās tajās oficiālos post-raceos un visu kaut kur tur viņš tā, tipa tā diezgan edgy, manuprāt, atbild. Bet tajā podkastā viņš ļoti tā mierīgi un nosvērt un tā atvērti runāja par daudzām lietām, un tā kā es iesaku noteikti nostīties visiem, un tā lieta, ko es gribēju teikt par to bērnu piedzimšanu, viņš patiesībā šo ļoti labi arī debankoja, tā kā noliedz, tā kā viņam uzdev šo jautājumu, vai tad, kad bērnu piedzimšana, vai tu tā kā par to domā vairāk? Un viņš teica, ka ka patiesībā tās ir absolūtas muļķības, ka tev bērnu piedzimšana padara tev lēnāk. Bet tas varbūt viņa gadījumā. Tāpēc es saku, viņš teica, protams, tu domā par to, un tā kā, viņš teica, ka tad, kad tev ir kaut kādi sliktāki rezultāti, tad varbūt... Bet viņš jau nav lēnāks palicis. Es jau tieši domāju, ka viņš ir tas vairāk, kā lai pasaka, ka viņam tā Formula 1, ka viņš neiesaistās tajās drāmās, viņš neiet pārgalvīgās cīņās, ka viņš kā cilvēks nobriedušāks palicis, līdz ar to bišķiņ mierīgāks, līdz ar to viņš var pastīties uz visām lietām bišķiņ vairāk no malas. Nav tāds Barcelonas sēnos Russellam ielieku un tagad zaudēja 8 punktus kopvērtējumā, ko viņš arī atzina, ka tā ir vienīgā lieta, ko viņš nožēlo šogad, ka viņš nesavaldījās tajā Barcelonas Grand Prix, kur viņš ir Russellam ieliek sēnos. Tad nekas nav maini. Tagad man liekas, ka ir. Uz trases viņš vecīt nav vispār. Paskatīsimies. Es jau gaidīju, ka viņš Brazīlijā neiepitos to neies pēdējā pitā. Tur, ja tā būtu riteņi, būtu trolejbus, ne? Ejam tālāk. Laižam. Vēl viena lieta, ko mēs palaidām šo sezonu garām, kā Pauls Ārons debitē Formula 1. Lai gan tas bija free practice ar Kik Zauber. Bet jā, to mēs esam palaiduši garām. Ja nemaldos, viņš 2 vai pat 3 free practice šo sezonu piedalījās, bet tas ir izstāsts, ka ir viss, jo nākamā sezona Kolapinto paliek. Jā. Un tālāk, es domāju, ka Paulam Āronam neizdosies tikt atpakaļ Formulā 1. Bet, visticamāk. Never say never. Varbūt 15 komandas kāds uzliks rīt 27. gadā pēkšņi no zilām debesīm. Labi, tur jau arī tas Cadillacs, tur, vēl jau redzēs, kas tur tie krēsliņi vēl bīdīsies. Un tieši par Cadillac varam paturpināt, jo mēs palaidām garām Cadillac paziņojumu, ka Valtteri Bottas un Sergio Perez nākamgad startēs viņu komandā. Tik daudz ir noticis. Kamēr Valtteri Bottasam ir miljons saitu, ko es šito mēs zinājām. Ķīpa, bet tāpēc tas nebija oficiāli. Yeah. Un Valtteri Bottasam vēl joprojām ir līgums ar Mercedes līdz sezonas beigām, tāpēc mēs viņu neredzam melnā Ferrari braukājot pa Imolu, kā to izdarīja Sergio Perez. Bet tikko bija pēdējās nedēļas laikā, man liekas, bija bildes un video, kur Sergio Perez veco Ferrari, nevis veco, bet pagājušā gada spēku braukāja pa Imolu. Un melnā viss tāds all blacked out. Tas Ferrari engine testing, jā? Bet viņi netestēja dzinēju. Es jau sākumā ierēcu, ka viņi testēja, ka Perez vispār var uz Russell noturēties. Bet īstenībā viņi testēja. Bet viņi īstenībā testēja operational lietas garāžā, jo viņiem nav bijusi pieredze nekad aizvest visus tehniku uz trasi, saslēgt visus kompjus, pastīties, kā mašīnu iepildīt. Un vispār, ja mēs tā runājam par Cadillac'u, tad man godīgi nav augstas ekspektācijas, tāpēc, ka tā informācija, kā mēs esmu pasakojis līdzi un ko zinu, tad viņiem pagaidām ir diezgan tāds, es neteiktu, ka haoss, bet viņi vēl joprojām meklē darbiniekus diezgan daudz, lai gan viņiem ir 400 darbinieki. Kas ir uz pusi mazāk kā droši vien vajag? Otra lieta, kas man neievieš beigo pārliecību, ir tas, ka pirmkārt viņi izmantos Ferrari dzinējus.
Bet tas, kas neievērš manī pārliecību, ir tas, ka viņiem ir tā visa Cadillac komanda ir pa visu pasauli izbārstīta. Viņiem ir viens headquarters, viņiem ir Anglijā. Tālāk viņi riepas testē Austrijā. Tālāk motors viņi, neatceros, testē vai jo neražo. Viņiem Amerikā vēl ir 3 headquarteri, kur atrodas General Motors, viņiem Cadillac galvenā rūpnīca un vēl kaut kāda rūpnīca. Tas, ka viņi ir izmētājušies pa visu pasauli. Līdz ar to, iedomājies, viņiem pat darbinieki ir, piemēram, Audi gadījumā viss notiek vismaz Eiropā, viss, man liekas, notiek vismaz arī Vācijā un Anglijā. Bet tas ir tomēr... Bet arī, viņi nāk uz bāzi tā kā normāli. Tev ir operējoša F1 komanda, tu nāc, tas būs Audi gadījumā, tas būs tāds rebrand. Ķīpa, lai gan Audi arī pieskarsimies, bet viņiem ir tā, viņi speciāli uztaisīja vienu satelītu rūpnīcu, Audi uztaisīja vienu satelītu rūpnīcu Oxfordshire, kas ir tā Valley of Speed, tikai tāpēc, lai viņi varētu poučot citu komandu tehniķus, ko nevar, kāpēc Ferrari tā, teiksim tā, neiet formula. Neiet, jā. Bet jā, par to... Bet par Cadillac, labi, tur ir interesants insight, bet man par to Cadillac entry arī tā kā zina, tipa, atzūmoju, mēs paskatāmies. Visu laiku teica nē, tad ķipa jā, tad atkal nē, tad pēkšņi. Jā, mums būs ķipa... bet mēs neesam pārpētījuši, jo kā tur bija tiem... Finansistiem, kuri tur finansēja beigās. Labi, un tas tur viss, tur komandām maksā naudu, visu to, bet neliekas, ka tas, bet man liekas, tas arī pierādās tajā, ko tu teici. Tas ir laiks, kurā viņiem vajadzēja sagatavoties tai nākamajai sezonai. Un uz kādas bāzes? Iedomājies tev tur viss salipināts. Audi lielā, tur iespējams, tur vēsturiski autosportā, noteikti viens no lielākajiem autosporta manufacturers, vēsturiski Audi, nāk iekšā uz Sauber bāzes, pērk esošu komandu. Jā, bet viņi visu paši, vai tur dara, visu paši motoru taisa, paši, visu viņiem notiek. Zem viena jumta, teiksim tā. Viņiem tāpatās ir nenormāli laba bāze, lai turpinātu kaut kādas ikdienas tās infrastruktūras lietas tieši komandas tajā, darbībā. Un tad tu lipini klāt tur tās rūpnīcas, visu, to formulu, uzlabo to, bet tev jau ir ļoti laba bāze. Tas Cadillac, tāda sajūta, tipa... viņš salipināts. Viņš pagaidām salipināts. Mēs startēsim F1, tipa... Ok, kam ir nauda? Jā, tipa, kuram ir nauda? Mums ir ļoti daudz nauda, mēs gribam braukt pa F1, viss tā, labi, braucat, jā. Un tad, viss tā, pasaka, jā, labi, un tā. Ar ko sākam? Jā, kā šito vispār? Mums nav vispār, tipa, angāra nenopirkta vēl. Nekā Pereza Pīķis ienāks tur no Dienvidamerikas bišķīt un pieredzi vismaz būs. Bet arī es lasīju, labi, pabeigsim par šo. Pats Simons, kas ir ļoti pieredzējis cilvēks Formulā 1, viņš bijis tur, inženieris un tehniskais cilvēks. Viņš strādā tur tajā komandā arī, nezinu, vai viņš tur chief technical direktors vai kaut kas, bet viņš ir tur viens no atbildīgajiem. Un viņš tā, tā kā pat pieminēja vienā intervijā, tādu atsaucīt uz 19. gadu, kad Viljams nepaspēja uzlikt mašīnu pat uz pirmo testu. Un, kā, nav vēl pamat bažas uztraukties, bet tas var nebūt arī pārsteigums, kad uz pirmajiem testiem Cadillacs var pat arī neuzlikt to mašīnu. Nav vispār izslēgt. Un vēl ir uzlikt formulu, ja viņi būs 2 sekundēs. Vēl tas otrs, jā. Es teiktu, tas būs vispār. Tur nebūs tā kā, kad atgriežoties pie F1 filmas, ka tur F2 mašīna brauc. Kā būs jaunie atkal reglaments jaunais, tad tur arī, redzēsim. Tur arī, es domāju, tas atstatums citām komandām būs lielāks nekā tagad, kad visi jau ir pilnīgi pa 100 daļām tur cīnās. Jā. Labi. Labs. Vēl viena lieta, ko mēs palaidām garām, lai gan bijām uz vietas tur. Pirmo reizi es biju pats personīgi uz Formula 1 sacīksti. Tu arī. Mēs piedzīvojām iespējams pēdējo reizi, kad savā karjerā uzvaru izcīna Oskars Piastri. Tas bija Holandas Grand Prix. Oj, kāds statements. Tas ir statements, bet tas arī var būt. Iedomājies scenāriju tādu, ka ja Oskars neizcīna nevienu uzvaru līdz sezonas beigām,
Un mēs zinām, ka Formulā 1 var būt visādi. Un Formulā 1 var arī būt tā, ka tev ir viena iespēja tikai uz titulu, un vairāk tu arī karjerā vari viņu nedabūt. Jo, piemēram, ja nu nākamgad McLaren necīnās par uzvarām, un ja nu Oskars Piastri aiziet uz Ferrari pēc tam projām, principā tā karjera ir beigusies. Un iespējams, ka tu vairāk arī nevarēsi izcīnīt nekādu uzvaru nevienu. Bet mēs piedzīvojām Holandas Grand Prix, mēs bijām uz sacīkstu pirmoreiz klātienē. Tā īsumā ir kaut kāds plusi, mīnus ieteikumi. Īsumā tieši. Alu vajadzēja dzert bišķi vairāk, man liekas. Man tieši iegaršojās Heinekens. Nē, Heinekens vispār super. Foršāls. Super. Ļoti labā lieta, ko mēs varam ieteikt par Nīderlandes sacīksti. Mēs bijām arī ar mūsu labu draugu Miķelu. Un Miķels dzīvo Amsterdamā, un viņš teica, ka viņš bija vienreiz uz Barcelonas sacīksti, un tur bija tā, ka sacīksti beidzās, un tu 3 stundas gaidi rindā, lai vispār tiktu autobusā un tiktu no trases prom. Tad šajā gadījumā tā lieta, kas man patika, ka tās visas milzīgās cilvēku masas ļoti operatīvi no trases tiek aizvadītas ar miljonus vilcieniem, ar policiju, kuri tevi tur dzen visus iekšā, un arī tev ķipa pilns vilciens, bet visiem ir vieta, kur apsēsties. Tas man patika. Tas man ļoti labi patika, ka tur tā infrastruktūra tiešām ir laba. Un latviešiem, aizlido uz Amsterdamu, un pēc tam tev 20 minūtes ir uz Zendorta vilcienu, kurš ietika pa 2 minūtēm. Yeah. Tas man patika. Principā, laikam, man bija prieks pavadīt laiku ar jums tur Nīderlandē, un tas, kad pirmo reizi dzīvē klātienē redzēju tās mašīnas, bet no otras puses mēs samaksājam diezgan daudz naudu par labām vietām Tarzāna grandstandā, kas ir pirmā staisnas beigās bremzēšana. Pitlēnu tu neredzi, jo tev ir 2 sētas pa priekšu. Tur redzi, tā kā mēs redzējām kaut kādus Williams, mēs redzējām Sauber, Kiku. Jā, bet tu redzi viņus, bet... Tas, ka 2 salas izdzert, jau vairs tur nevar vispār neko redzēt. Pat, ja tu viņus redzi, nekas baigi nenotiek. Jā, man ir ļoti līdzīga tā infrastruktūra un tā kā... Kas man patika, tā kā tu tiešām vari, tev ir tās, mums bija ļoti labs, manuprāt, arī grafiks, mēs aizlidojam bišķīt vairāk dienām nekā ir sacensība. Līdz ar to tu dabūni redzēt arī to pilsētu, tu esi tādā nedaudz turistā. Un tev tā aizbraukšana uz to trasi tā kā neprasa, vispār nesagādā galvas sāpes. Mēs tur pieceļamies no rīta, mierīgi paēt brokastis, aizbrauc uz to stāciju, iesēties vilcienā, pastaigā 20 minūtes, tu esi trasē, beidzās gonka, hops, atpakaļ. Jā, palielot pusvarā stundā es mājās. Un vienkārši man tā pieredze, tā autosporta ir vairāk tāda rallija ķipa pieeja, ka tu tur 6 no rīta celies. Slapjām kājām, 3 stundas, jā, tur brien pa brikšķiem kaut kādas ērtas lasi, tur ar nosalušiem slapjām kājām, un tad vēl vakarais mājās. Šeit tā ļoti civilizēti, tieši gribēju teikt. Un tu dabūni to F1, to pieredzi ļoti labu, manuprāt, tā trasi forša, racings labs, un viss notiekās. Bet es arī nepirktu vēlreiz tās biļetes, es nopirktu. Un kas vēl viens plus ir tad, kad tev ir kaut kāds sliktāks laiks un tev ir jāņemās nenormāli uz to trasi, pieņemsim kaut kādā Barcelonā. Tad ir forši, ka tev ir kur sēdēt, tev ir visi pa tuvu, viss tur tās tolets tuvu, visu rēdienu tuvu, viss krūta. Bet tu viss, ko tu redzi, ir kā tev pabrauc garām un visu. Bet skaties, tā doma ir. Es varbūt domātu to kaut kādā Ungārijā. Es neesmu bijis Ungārijā, bet, piemēram, Barcelonā, ja teicu, tur nenormāli grūti tikt uz rast, viss nenormāli daudz cilvēku. Tur, jā, sēdi, visu dienu ņemies. Tā Amsterdamas gadījumā, es varu 2 stundas arī pastāvēt kājās, es saprotu, es varu neņemt tās pašas dārgākās biļetes, tu neņem tur nenormāli labāko vietu. Jo koncepts tiešām ir tāds pats, viņas tev pabrauc. Ja nelīst, tad tur, tajā general admission, tu varēji iet tajā kalniņā sēdēt, un tev pat ir labāks vietas nekā mums teorētiski. Bet, ja līst un ir dubļos tas viss kalns, tad ir dimbā. Bet 2 stundas, iesēdies vilcienā, tas nav tik traki, kā visu dienu Barcelonā. Tas ir tik dārgs experience, tā vidējiem latvietim. Ka, es nākamreiz mēģinātu braukt vismaz uz Ameriku, uz kaut kādu ovālu, kur tu vismaz redzi to trasi visu, līdz ar to tu vari pilnībā pievērsties tai sacīkstei ar savām acīm. Vai ar binoklīti kaut vai.
Bet te tā visi aizbraucais tās mājas pirmā līkuma. Tad tu atkal skaties ekrānā. Un tu neko nevari, tā kā tu nevari savilkt bildi kopā. Es maz nevarēju, jo tad tu skaties ekrānā. Nē, tu saproti. Tu mēģini iebraukt, un tad pabrauc garām. Viņi pabrauc pa 3, pabrauc 3 garām. Jā, bet tad tev aliņš jāpadzer. Tad tev prasīt, kas notika trasē. Es neatceros pa lielo. Kaut ko Lando sēdēs nošķupā. Un Kimija Antonelli. To mēs arī palaidām. Man liekas, jo viņš arī netika. Viņi abi netika. Vai tas bija abi divi, jā. Jo tur mēs arī to palaidām garām. Tas, kā teikt, mēs jau redzējām patiesībā to epizodu, kur iznāca Kimija no pitiem ārā. Mēs redzējām, kā Kimija nāk ārā no pitiem. Un tā viņi pazuda aiz mājas. Pazuda tā, lai zilījās un viss trasi. Bet pieredze laba. Es noteikti, man nav ar daudz ar ko salīdzināt, bet Amsterdam noteikti viens no civilizētākajiem, normālākajiem veidiem. Un zini, šitas ir arī tāds, par ko es domāju, kur tu ar draudzeni var paņemt. Ar draudzeni, kurai ķipa nav tā, ka riebis, bet bija šī interesē F1. Nē? Tur tāds cīsinieks pa lielo tas viss. Jā, bet uz Barcelonas viņai teiks, draudzene pateikt, 3 stundas, kā AMēt, viņi teikt, Kristēr, tu var viens iet. Tāpatās tur jau arī tu uz tām masām aizbrauc, tur tāpatās tu esi Zandortā, tur arī ar tām visām teltīm, tur visi tie brītu fāti ir piedzērušies, tur tas viss tas mūzāns apkārt. Bet nebija tik trāki roli. Nebija. Jā, bet nevar draudzeni iet, tu nevar draudzeni braukt. Bet, ja tu gribi, pieņemsim, aizbraukt uz posmu, man liekas, tas ir labāk nekā uz Barcelonu braukt. Labi, Barcelona. Nē, tas vispār, jā, tad tur, nezinu, vēl 30 grādos tur cepēs. Labi. Jā, labi. Tā. Bija forši. Lieta, ko mēs palaidām garām, Hadžāra Biedstals. Arī, kas ir Amsterdamā. Amsterdamā, jā. Mālacis pa lielo. Jā, palaidām garām Leclerc tās 500 vasaras dienas, kur viņš sēdēja kalnā. Drausmīgi labas bildes sanāca viņam. Lieta, ko mēs palaidām garām, Alonso neveiksmu sērijas turpinājumu. Viņam šodien galīgi neveicās tajā pašā Zandortā ar drošības mašīnu. Pēc tam viņam bija Monsā vispār komisks atgadījums, kur viņš Monsā uzbrauc uz Kerba un viņam salūz piekara. Kā tā var būt? Modernā. No 5. vietas. Vienkārši uzbrauc viņam salūz. Viņš padavies, jā. Palaidām garām neskaitāms Max Verstappen himnas un neticams brauciens. Palaidām garām, kā McLarens izcīnīja konstruktoru kausu. Pārliecinoši diezgan. Palaidām garām arī brīdi, ko domāju, ka nepieredzēsim šogad. Hamiltons bija zirgā. Bet ne tādā, jā. Bet bija īstā zirgā, jā. Palaidām garām čempionāta līderu maiņu. Palaidām garām Oliver Bērmana P4 finish. Jā, tas gan mega, jā, tas starp citu. Kur piemetināsim klāt, ka Okons pazudis diezgan. Bet labi, ka viņam līgums ir uz nākamo sezonu. Palaidām garām 3 avārijas vienā līkumā Brazīlijā. Palaidām 3 avārijas. Mēs negribam bišķīt par to pārunāt. Piastri kontekstā, ķipa. Nokrišoja Halkenbergs, šitas ten Kolopinto un Piastri. Jā. Kolopinto sagaida Halkenbergs, nepārsteidz Piastri. Bet tur mākslas arī savāc, tur tā savāc. Tur laikam bija, tur bija slidens. Tur bija, labi. Tur bija slidens. Kristēr, tur vienkārši. Labi. Palaidām garām, jā, kā Bortoleto gandrīz atvadījās no visiem. Šautauts Artānam Sennam. Nē, mājas trasē. Bet tur bija trāki 54 laikam vai 57 G. Bet šīs bija nā. Zini, tāds, nebiju, kā saka. Bet nebija tā, ka ar DRS atvērts, viņš tur mēģināja vienkārši iet garām. Nē, man liekas, ka viņš varbūt pat, it kā uz bremzēšanas viņš varās ciet. Varbūt neaizvērās. Jā, bet varbūt viņš nebija vēl sācis bremzēt. Tur jau tā lieta, jā, varbūt viņš nesāk, jo viņš uzbrauca uz maliņas un vienkārši Un šī tik iespējīgi nebija redzējis kopš senā vecā labā Grožāna laikiem. Un vispār nekāds skrambiņas, viņš jau tur stāvēja boksos, un tas tādā ziņā forši kā ir attīstījusies drošība. Un cik ātri gan salika to mašīnu. Tur būtu kaut kāds red flags bijis vēl tajā kvalifikācijā. Mošal būtu salipinājuši, jo viņš jau tur ķiverē stāvēja, bet moš tas bija tāds zobiņus mazos parādīja, vienkārši pabaidīja. Aizskrējām visu. Labi, un tad ir pienācis laiks. Parunāsim par titulu pretendentiem, jo mēs esam palaiduši garām šajā visā sezonā, kā Max Verstappens no nekurienes, no 101 punktu deficīta nodzēš
pārsvaru līdz 40 punktiem, pat vienā brīdī 39. 30 un ar vairākām ļoti labām sacīkstēm, ko neviens nevarēja prognozēt sezonas vidū, kur pat Maksam bija tās 4 sacīkstes, kur bija, es teiktu, viens no pēdējo gadu sliktākajiem 4 sacīkšu nogriežņiem. Viņam tur bija izstāšanās. Viņi tur nekas augstāk par P4. Kas tur bija? Jā, Austrijā. Un tajā pašā laikā McLarens dubultuzvaru pēc dubultuzvaras 4 sacīkstes pēc kārtas bija dubultuzvaras, no kurām īstenībā varbūt daudz ir aizmirsuši, bet Lando izcīnīja 2 uzvaras pēc kārtas, tad tur viena Piastri, Lando vēl viena. Ja Lando nebūtu tie 2 DNF sezonas vidū, Lando tāpat jau būtu bijis priekšā Piastri. Jā. Bet labi, sāksim ar vispār ar tādu vēl Brazīlijas atskatu un pirmo titulu pretendentu. Man ir sagatavots tekstiņš pa visiem 3 titulu pretendentiem. Bišķi paķidāsim titulu pretendentus un vispār mēs atskatāmies uz Brazīliju, tad šajā gadsimtā tikai 4 piloti ir no pitēm tikuši līdz podiumam, kas bija 2009. gadā Jarno Trulli Austrālijā, 12. gadā Abu Dhabi Fetels to izdarīja, 14. gadā Ungārijā Hamiltons ar 14. gada Mercedes citā dimensijā svaids gāja. Un 2025. gadā Maks to izdarīja Brazīlijā tikko. Tas backstories bišķiņ Meksikai un Brazīlijai, ko jau visi dzirdējuši, šīs abas ir augstas altitūdas gongas, ja viņas atradās, šīs abas divas, Meksika un Brazīlija ir otras augstākās virs jūras līmeņa, līdz ar to tur ir reitinātāks gaiss, bet Maksa gadījumā tam Red Bullam ir vienkārši grūtāk atrast to saldo punktu, jeb to G-spot regulējumos, kas vispār ir Red Bull gadījumā tehniskajā tagad gultnē. Viņiem ir ļoti šaurs loks, kurā mašīna iespējams perfekti noregulēt. Respektīvi, vai nu tev ir grūti braukt, bet tev ir jābūt ļoti precīzam un uzmanīgam. Principā tu staigā pa to naža asmeni, ko Maks arī dara. Kad sabremzēties māk ļoti uzmanīgi, zini, kur bremzēt, kā iziet, visu laiku kā robots brauc. Vai nu ir otra opcija, tā kā Yuki Tsunodam. Tev ir vieglāka dzīve ar to mašīnu, bet viņa ne tuvu nav braucama, ko redzējām Maks, ko kvalifikācijā nobrauc tajā Brazīlijas sestdienā. Un Maksim to mašīnu vajag ļoti stīvu, un lai viss balans ir uz deguna priekšā, lai viņam deguns kustās, jo pakaļ viņš tāpatās mācēs savaldīt. Un tas deguns arī ir tāds, kad, zini, tev tur ir oversnaps kaut kāds, tad pa lielo tu esi iekšā barjerās. Ja tu neesi Maks. Jā, un McLaren gadījumā, kas ir tieši šajā sakarā runājot, viņiem ir daudz spēcīgāka tā piekaras sistēma, tāpēc, ka viņiem ir tas anti-dives, jo bremzējot viņiem punts negrimst iekšā, līdz ar to viņiem tā gaisa plūsma nav traucēta, un viņiem visu laiku piespēdēs spēks ļoti labs. Un Brazīlija ļoti tāda bedraina trāsa. Sūdzējies, Maks ir jau visu weekendu par to regulējumu, kur viņš nevarēja atrast to regulējumu. Aizmanto, man liekas, kas arī ir tur Red Bull tāda bija. Varbūt, bet principā, kur viņi aizšauja garām ar to sestdienu, bija tas, ka viņi sprinta gonkā Tsunoda sāka no pitiem, un Tsunoda speciāli sāka no pitiem, lai dabūtu, viņš brauca kaut kādiem regulējumiem, lai palīdzētu Maksim ķipa atrast uz to kvalifikāciju īsto labāku settingu. Mēs visi zinām, kā tas beidzās. Pa lielo Maks tur ir nobrauc ar tādu Tsunodas mašīnu, kas ir ķipa, Maksam bija nebraucama vienādā ātrumā apmēram ar Tsunodu, tāpēc, ka tā mašīna gan jau arī maksimumu tu vairāk nevar izspēst no viņas. Un abas grīdas viņi tur mainīja tajā Brazīlijā, bet respektīvi kāds secinājums šajā visā. Secinājums tāds, ka kāpēc Maks bija ātrs arī, tāpēc, ka nomainīja motoru, nomainīja to piekaras sistēmu. Cauri palīdzēja stratēģijai, viņš to hārdus izmeta, bet principā tas Red Bulls ir labs, jo tuvāk tu viņu var zemē piebāzt. Kā viss varbūt. Jā, bet Red Bull gadījumā tas Maks varēs izvilkt vairāk un dabūt bišķi to pārsvaru, ja viņam tā mašīna būs pēc iespējas tuvāk zemē un pēc iespējas asāk, pēc iespējas tuvāk tam naža asmenim. Un tajā brīdī arī Maks tāpēc arī izpogās tev, vai tur Monza, vai tur ir Kota, un pēdējās 2 sacīkstēs viņam tas neizdevās. Un Piastri gadījumā mēs aizējām pie otra čempionāta dalībnieka, tad Piastri kāpēc ir bišķiņ pazudis. Lai gan mēs jau teicām, ka Norris jau sezonas vidū jau bija diezgan dominants un vilka klāt Piastri, bet tad viņam bija tā izstāšanās Nīderlandē, un kur viņš tur vēl izkrašoja ārā kaut kādā gonkā. Bet
pēc internetā pieejamās informācijas Piastri braukšanas stils nesot piemērots trasēm ar zemu saķeri, trasēm, kuras ir nelīdzenas un kur ir augsta temperatūra. Un arī McLaren uzskata, ka tas nav komandā. Jeb, es pateikšu, sorry, ja viņam braukšanas stils nav piemērots championship uzvarēšanai. Tāpēc, kad tas ir, kas rakstīts, jo viņš it kā dod priekšroku neitrālam mašīnas balansam, bet viņam ir grūti pielāgoties, tāpēc apstākļos, kur viņam ir nepieciešams ļoti agresīvāks braukšanas stils, kā atsevišķās trasēs, kā Meksikā un Kotā, jo viņam tas braukšanas stils ir plūdens tāds, respektīvi pakaļu viņš baigi nemētā, tīkuma entrijā viņš ir uzmanīgāks, bet izjā ātrāk dot, krač viņam pa sliedēm patīk braukt. Jā, saprot, plūstoši. Un plus vēl viņam sākās tā kļūda Azerbaidžānā, tur jau aizgāja viss tā kā sniega bumba sāka velties tagad. Labi, man ir 2 centi. Piastri braukšanas tips ir vienkārši by default lēnāks. Nē, bet tā ir to, visi greatest pilots vienmēr ir teikuši, ka viņiem vajag pointy frontend un dīrs viņu savāks. Visi vidēji ātrie piloti saka, man patīk, ka ir lēna līdzena formula. Un tā esot arī to, saka piloti, tā esot vieglāk braukt, tev ir, un ja tev ir, loģiski, tev ir super laba formula, jā, tev ir, bet Maks arī tajā Bortoleto intervijā, viņš minēja to, ka tā kā viņš saprot to, ka tas ir vieglāk, un arī tāpēc, pieņemsim, viņi liek to settingu, uz reisu viņi vienmēr gatavojās mazāk pointī, un tad, tas balans ir arī, kur tu atvelc, lai tu kvalifikācijā var būt labs, bet, lai tev reisā nav visu laiku, jāmenedžē tā formula, jo, tur droši vien virkni ar side efektiem ir tur riepas, bet vienkārši ātrākais veids, kā braukt, nav, lēni un līdzeni ir, edgy, pointy, direct un dejot par to nažu asmeni. Un dejot ar to formulu, jā. Tā tas vienkārši ir, un ja Piastri tā saka un Piastri tā ir, tad vēl ir jāmācās laikam braukt. Nē, viņam ir iespēja uzvarēt čempionu titulu, ja, piemēram, ja ir Brown GP vēlreiz, un tev komandas biedrs ir Rubens Barrichello, kuram jau 40 gadi. Arī Jensons Buttons izcīnīja čempionu titulu. Bet tā man arī neliekas, ka Piastri pagaidām ir tādā prodigy līmenī. Ja Piastri izcīnītu čempionu titulu, es teiktu, ka nevis nepelnīti, bet ar 0-3 ātrāk formula arī Lance Strolls, bet uz piedestālu vairākas reizes. Un tur tā lieta, kā Piastri. Es nezinu. Man vienīgais nepatīk, ka mēs, bet tas laikam ir vislabākais piemērs. Tu esi tik labs, cik ir laba pēdējā tava sacensība, šis banālais pārāk bieži lietotais citos. Pagaidām tā ir. Un mēs sezonas sākumā sakam, jā, Piastri ātrāks. Tur Lando Reku Šeku, viņš ir 24 punkti aiz Norisa, un nevar teikt, ka viņam baigi neveicās. Un tur jau tā lieta, jā, tā kā, ja tur Norisu kaut ko var norakstīt, varbūt uz kaut kādām neveiksmēm sezonas sākumā, tur tajā vidū tā Nīderlanda, kur tur saspīlējumi radās, un tad Makšs tās uzvaras, bet... Labi, Itālijā gan tur bija šī cirks bija ar to, ka viņam lika pamainīties, blīn. Jā. Tas bija, bet tur arī Piastri pats vainīgs, dod gāzi līdz grīdai un brauc līdz... Viss brauc līdz galam, tur es piekrītu. Bet tās pēdējās 3 sacensības briesmīgi neizteiksmīgas. Tas laikam būtu ļoti maigs veids, kā to pateikt. Es arī klausījos par tiem regulējumiem, par trases piemērotībām un kaut ko tur tādu, zini, kad tu pēdējo reizi runāji par to, ka Maksim nepiemērota trasa. Maks ir citā līmenī. Bet labi, tāpatās. Kā Maksim nepiemērot trasi, kur bija Red Bulls neatrada 2 sacīkstes, neatrada regulējumu. Jā, man nepiemērota trasa, tad, kad es ieslēdzu Seto Corso, jūs nezinu. Bet ir trases, kurās braucējs ir labāks, un trases, kur viņš bija šis sliktāks, un tās 10 reizes tev izmaiņa. Ir trases. Es atceros, agrāk, es nezinu, kurš to teica, bet man nosēdies atmiņā, ka tev patīk tās trases, kur tu esi vienkārši tur tev labāks rezultāts. Tāpēc, ka tu tur vari izdarīt kaut ko. Tas ir tā, Krista. Ir labāks trases, sliktāks. Bet tagad tik daudz tur brauc. Pēres pat nav bombas ielu trasēs pāris. Ielu karalis taču vienu brīdi bija. Vēl tur vieni, tas arī, jā.
Tu esi tik labs, cik tu esi pēdējā gonkā. Tu pat vari jau karalis būt. Jā, uz 2 gandrīz sezonām dēļ vienas uzvaras. Un Norisa gadījumā, piemēram, kāpēc Noris to pirmo sezonas pusi stragloja? Tāpēc, ka Noris sezonas sākumā arī sūdzējās par nejūtīgu sajūtu, ka viņam ir tā nejūtīga mašīna. Un tāpēc, ka tas McLarens un tie pirmā sezonas uzlabojumi bija bišķi tādi, kas labāk piestāvēja Piastri. Tipa lūzeru formula. Jo pēdējie McLaren uzlabojumi, kas arī tika darīti sezonas vidū, kad vēl viņi taisīja uzlabojumus, bija tieši veidot, lai risinātu tieši Lando Norris sūdzības, kas bija. Viņi īpaši piedomāja par mašīnas aizmugures stabilitāti, lai uzlabotu viņu pārliecību un sniegumu. Lai man jau liekas, ka šajā ģimenē tomēr ir viens mīļākais bērns, un tas ir Lando Norris, tikai tāpēc, ka Zaks Brauns ir biznesa partneris Lando Norris. Bet tas tā, jo McLarens ir tā ar tiem visiem teamkoliem. Tur laikam būtu ļoti grūti noliekt. Jā. Un McLaren arī veica konkrētus uzlabojumus sezonas vidū, kas bija priekšējos un aizmugurējos piekaras sistēmā un aerodinamikā. Un tas arī izlaboja to. Un Norris uzreiz kā sāk justies tajā formulā kā mājās, pa lielo, ja mēs pastamies pēdējais gonks, nav variantu. Nav, pēdējais, labi, mēs droši vien tāds, lūzuma punkts, manuprāt, ir no Amerikas noticis, kad, nomainījās Meksikā laikam, ja? Meksikā bija Lando pārņēma tātad līdera kurpītes un... bet tur man arī konspirācijas teorija, par ko neviens vispār nerunāja. Bet Rolls runā. Jā, tāpēc, ka neviens visi palaid garām, ka gan Verstapens, gan Piastri nepiedalījās FP1 Meksikā. Labi, un tā tomēr ir, ja tev ir 3 treniņu sesijas, tu vienu sesiju izlaidi, kā redzējām, Maksam būtu vēl viena treniņu sesija. Es domāju, ka viņi būtu atraduši bišķiņu vēl labākus regulējumus. Un iespējams, ka arī Piastri būtu bišķīt komfortablāk jūties savā formulā, jo Piastri tomēr tas reizes bija, būtu viņš ar 3 vietas augstā kvalifikācijā bijis, es domāju, tur arī būtu cits stāsts. Bet tas tā. Nē, pilnīgi valid, es nezinu, es domāju, ka ļoti viegli tam noticēt, teiksim tā. Un, ja mēs paskatāmies pēdējās 3 sacīkstes, kas ir uz priekšu, es tev vēl uztaisīju tādu mazo pētījumu, kas būtu galīgi, pilnīgi garām, bet šības varētu būt, bet ir 3 gongas palikušas, Vegas, Katara un Abu Dabi. Visas 3 atšķirīgas ļoti sacīkstes. Vegas ir tāda zema temperatūra, būs diezgan jauns asfalts, jā, tur augsta slidena. Katara atkal no otras puses ir karsts. Bet tur vakars būs bišķiņ vēsāks, bet tāpēc tur pa sliedēm pa lielo. Tā kā vilcienu uzliec, visi vilcienā tur arī nobrauc. Un Abu Dabi šis ne tās, tur diezgan tāda pretīga trasa, jā. Street circuit tāds. Labi, es teiktu, ka es bišķīt izslēdzu šobrīd Piastri un Norris uz to Las Vegasu, bet varbūt es kļūdīšos, bet Maksim šis ir tā kā pēdējais salmiņš. Pēdējais, jā. Pēdējais. 83 punkti vēl palikuši. Jā, jo senāk, ja šito man nedabūna bez uzvaras, tad tur nav varianti, jā. Tur ir maz varianti. Bet kamēr čemps nav beidzies, viņš nav beidzies. Bet šitā viņš beidzās, man liekas. Kad... Vot redzi, jo ja mēs runājam... Mākša gadījumā Piastri vēl ir opcijas, es domāju. Bet skaties. Tā kā matemātiski. Vegasā var viss kaut kas notikt. Tā ir iela trasa arī. Tur var iznākt safety kārs, sarkanais karoks, un tur beigās var būt... Kaut kad bija labas reizi. Pirmais bija sūds mēmākais. Pagājušajā nekas beig nenotika, jo tur Rasels nobrauc pa visiem pa priekšu. Varbūt, jā. Jo es atceros, bija viens labs Vegas, pirmais laikam bija labs, jā. Un tad otrais bija tāds, labi, tomēr, labi trasa, tur tās taisas apzīšana bija baigais sūds. Bet pagājuši gadu, jā, tur es skatījos highlights, tur Rasels kā aizgāja, sākumā tā aizgāja. 3 minūšas ir F1 oficiāli. 8, bet tur tāpēc nekas nebija. Labi, jā. Labi, es nezinu. Es arī teiktu, ka Russellam ir labs izredzes, un then again, Kimija atkal ir diezgan ok. Ja viņam tā vienu gonku nobrauc. Kur viņš arī paveicās, ka viņam Leclerc bija ārmalā, jo nebūtu Leclerc Brazīlijā, Kimija būtu izlidojis no trases. Jā, Piastri tur. Viņš tā pakaļ. Ātrais Piastri 10 sekundes, vainīgs, nevainīgs. Ko viņš? Brazīlijas tās 10 sekundes, kur viņam iedeva par to, ka viņš ieldoja. Vajadzēja atstāt bišķi vairāk iet, es domāju, iekšmalā. Kimi? Jā, viņš zināja, ka tur Piastri ir. Piastri, es neatceros, kāds ir tas video, vai viņš pat uz kērba jau nebremzē. Tu kā āvies, ka tev sānos ieliks, ticamāk. Tā varēja atstāt. Jo Leclerc, pasties, kā Leclerc brauca. Leclerc zināja, ka būs sūda. Leclerc jau vispār viņš arī lokojās. Ārmalā, tur bija pilnīgi nekur. Un viņi vēl izsit ārā. Viņš tik neveiksmīgi.
Nu, labi. Es arī domāju, ka vajadzēja. Labi, bet skaties, ja čempions būs vēl dzīvs pēc Vegasas, tad Katara gan ir trase, kur ir līdzens, viss vilcienā. Ja Maksis atradīs setupu, es domāju, Maksis tur nodominēs Katarā. Un Katara arī trase, kur Piastri vajadzētu būt labākam pa Norisu, ņemot vērā to, ka Piastri arī plūstošāk līdzenāk, ir piri. Un arī, ja mēs skatāmies vidējos finišus, tad Piastri tur ir bijis... pēdējos 2 sezonās Katā arī ir tāda simulātora trasa, zini, ķipa. Man liekas, tur tā visi vilcienā vienkārši var nobraukt. Tā kā pa ideālo trajektoriju tu arī mauc uz Maksu. Un Abu Dhabi Denagēna akal. Nekad nevar zināt, kas būs. Cerams, tur tur būs kaut kāda. Nē, zini, būtu forši, kad mēs jau tā runājam, man liekas, no sezonas vidu, būtu forši, ka abi McLaren izlido ārā. Vajag. Vajag, iedomājies. Bet arī Vegasā. Amerikā mēs dabūjām Teksasā, bet sprintā, zini, pofektos. Bet viņi pārāk draudzīgi. Pārāk, viņi tādi pārāk kulturāli tie džeki uzvedās uz trases. Zini kā, es arī gaidījuši tajā te. Es arī Brazīlijā gaidīju startā kaut kādu incidentu. Bet tur nebija, vai ne, tur aizbrauc. Zini, kas man liekas par problēmu, tās mašīnas ir tik plātas, ka tu divatā arī viņi visi izbrauc tos pirmos līkumus. Ja ir 3, uzreiz kā ir 3 mašīnas, tā sūdi sākās. Tā, vienā līnijā. Nevar arī izbraukt vietā. Zini, ko Maksis teica interesanti arī tajā intervijā, ko es nezināju, kad viņš teica, ka high speedā patiesībā nav problēma sekot tās jaunās formulas ar to. Meksikā tur 2. sektorā viņi vispār vāca tās mašīnas uzreiz, kā bija pakaļā kādam. Bet viņš teica par to, bet tur varētu būt, ka tur zems tas piespiedēs spēks izceļ tās problēmas, bet viņš teica, par ko es biju pārsteigts, ka tas high speeds patiesībā esot sakārtots. High speedā nesot nemaz tik grūti sekot, kad ir tas piespiedēs spēks ir konstants tipa un ir ok, un viņš ir lielākoties zem tās mašīnas, bet viņš teica, ka sūdi ir tieši tajos lēnījos līkumos, kur vispār nevar neko pārēt. Viņš neparedzams. Tur mehāniskā tikai tā piespiedēs spēks tikai tā palēs. Un viņa pārāk liela resna, nevar savākt neko un neprognozējam. Un tāpēc arī tās, viņš teica, ka apdzīšanas tieši tāpēc grūtas ir. Un ka viņas ir tik efektīvas taisnēs, ka tas DRS tur daudzos trasēs arī ņipričo. Tā kā neko nedod. Tā ir interesanti. Labi, tavs top 3, kā beigsies sezona? Ideālā gadījumā, es diemžēl esmu norakstījis Maksi. Es nezinu, es nedomāju, ka Maksis var būt. Bet then tā arī beigsies, tad tu saki, tu domā visu. Nezinu. Pēc Las Vegas būs, protams, es domāju Lando Maksis Piastri. Es domāju, man liekas, tas ir tāds visloģiskākais. Jā. Man arī liekas, ka būs Lando, Maksis un Piastri, lai gan es klusībā ceru, ka Maksis zīmēs. Es arī. Es ļoti, man liekas, atklāti ceru, ka Maksis zīmēs. Jo es varu godīgi arī atzīties visiem publiskajā telpā, ka, šī sezonas laikā Maksis kļūst par mani mīļākā braucēju. Tas ir nereāli. Kā viņš brauc, tas ir nereāli. Amazing, kosmos, vienkārši kosmos. Ko viņš dara ar to mašīnu? Un tās sacīks arī, viņš vīnē tur, kur viņam nav jāmīnē. Tā būsim reāli. Vispār, sezonas otrā puse, kāpēc es vēl skatos formulu, ir viena persona palielina. Man arī tā ir. Maksis uztaisīja tik interesanti tur to cīņu. Jo, es domāju, Mercedes laikā ar to Rosbergu es gribētu to piedzīvot. Es domāju, arī bija interesanti kosties, jo tur bija bīfs. Labākie draugi nerunā vairāk visu laiku. Rosbergam bija jāpaliek Formulā 1. Iedomājies, viņš būtu palicis, būtu 3-way battle visu laiku, būtu Vettels, Rosbergs un Hamiltons kostos. Un tas bija, tur bija tāds bīfs, tur bija interesanti skatīties. Tur bija stāstījis, šeit no tā visu sezonu mēs runājam par kaut kādiem tur, team decisions un to, ka viņi ir draudzīgi un tur īsti nekas tur nav. Un viens otru palaiž, un tur, kādas tādas formulas varētu skatīties. Jo, tas ir tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc man tā apetīte bija šī pazuda pret formulu, jo tāds diezgan broken sporta veids, kur pa lielo, iedomājies, labi, pa priekšbrauc tie, kam ir ātrākā mašīna, tas jau ir bez stulbi vispār. Tā kā
kāpēc viss, tā kā, labi, ok, tā ir Formula 1 cīnās, labi, neieslīgsim. No otras puses, tad tu vismaz ceri, ok, ja vismaz tas McLarens brauc visiem pa priekšu, nu tad vismaz, lai viņi cīnās. Un tagad mums ir šitie debīlie papairules vai kas tā kā viņi vispār, nu tā kā, nav pat actions nekāds. Nu kāds actions? Viens tur nokļūdās, palaid garām. Tad viņi pat nekožās strases, respektē viens otru. Nu, tas tik sterils uztaisīts, viss tāds, nu, ka tu skaties, principā, sporta veidu, kur tev jau viss ir zināms. Nu tā kā, Mairas vēl noskatīties atkārtojumu tagad pagājušajai gonkai tagad un kaifot, cik interesanti bija. Tā kā... Nē, es tev savā ziņā piekrītu, jā. Un tad tu gaidi tā kā to vienreiz to actionu, vienreiz to labo gonku pusgada laikā. Labi, pēdējā laikā ir labāks, interesants sacīksts. Nu, ir. Bet arī, man piemēram, to asinu uzsit tas, ka Maks ir atguvis intrigu, ka Maks ir ne ar ātrāko mašīnu var vinnēt. Tad, kad tur Russells vēl vinnē kaut kādu gonku, tur Sainz uz piedestālu, ok, paliek interesanti. Bet tā, ka viņi tur sezonas vidū tur nobrauc pa priekšu, tas McLarens visiem, nu kas tur ir interesants? Lando vai Piastri? No, negribas pat laiku tērēt. Tev pat man neinteresēja, vai vinnēs Lando vai Piastri. Nu, kaut kā liekas, tas ir tik mākslīgi radīts šī garlaicība. Ja tu palaisi šos džekus vienkārši tur tā savā patvaļā ar tām mašīnām kaut kādām bišķi tur varētu interesanti. Pīšī drīkst likt sēnos, ne pārāk traki, tāda. Vai drīkst ko teikt arī. Labi, tas tā. Tas tāds cīgums. Vēl mēs palaidām garām ziko, šajā laikā ir noskaidrots čempionu titulu. Čempioni. Konstruktori? Nē, vispār čempioni, jo MotoGP Marks Markes vinēja titulu šogad ar Ducati. Tur ar tas storijas kreizī, kā viņš ir atnācis atpakaļ var YouTube. Šodien nebrauks, man liekas, vairāk, ja? Viņam tur vispār, viņam jau tur bija double vision no tiem crashiem un tas plecs izoperēts tur 4 reizes labi, bet tas tā. Indīkāros par čempionu kļuva Aleks Palūkas, tagad tiesājās McLaren. Interesanti ar Zaku Braunu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš Indīkāros nomainīja komandu, ko viņš it kā nevarēja darīt, tāpēc, ka viņam bija vienošanās ar McLaren. Tur viņš sezonu vai 2 nobrauc pie McLaren, nomainīja komandu, un McLarens pateica, kā tu nevarēji mainīt komandu. Un McLarens iesūdzēja tiesā Aleks Palūku par 20 miljoniem, un Aleksam Palūku tāds, kāpēc 20 miljoni? Un Zaks Brauns un šitie visi McLaren advokāti saka, nu kā, reputācijas nomelnošana mūsu sponsoriem tagad ies grūti, krači viņi grib izčakarēt vienkārši to Palū. Un tad tas Palū tur sāka stāstīt daudz interesantas lietas tajā visā tiesā, ka ķipa, piemēram, ja tu gribi notestēt, kāpēc tie 20 miljoni vispār rodās, tāpēc, ka vienā sezonā, ja tu gribi dabūt, tā kā Hirakawa dabūja pagājušajā gadā, dabīja to testu praktisu vienu un simulātoru laiku, tas izmaksā 3,5 miljonus pa lielo braucēju. Un tāpēc arī ir tās visas tās nevis baumas, bet tie fakti, ka arī Lando Fāters ir 40 miljonus iztērējis, tāpēc, ka tas viss maksā naudu. Tā kā ja tu gribi testēt McLaren, tad vienalga kādu reiķinies, ka tu tur miljonus iztērēs. Un, Palū tiesājās tagad ar McLaren. Un trešā lieta, NASCARos arī ir čempions zināms, un Denijs Hamlins, kurš ir zināms kā visneveiksmīgākais NASCAR braucējs vēsturē. Viņam nav neviens tituls iegūts. Viņam ir 60 uzvaras bez titula, kas NASCARā ir diezgan daudz. 208 aplis viņš bija vadībā pēdējā sacīkstē, no 312. Pa lielo viņš tur kontrolēja visu, tikai jānobrauc līdz beigām. 4 aplis līdz beigām, pēdējā pistopā viņš zaudēja. Viņš neuzvarēja. Jā. Un izskatās, un tagad ir runas, vai viņš turpinās vispār karjeru vai nē, bet iespējams, ka viņš varētu arī beigt savu karjeru un neizcīnīs. Iespējams, kā neveiksmīgākais braucējs NASCAR vēsturē. Kails kas arī ir kā tā savā ziņā, kas ir arī savā ziņā tāds sasniegums. Bet tur ir atkal otra galējuma no Formulas 1. Ja mēs vienu brīdi kaifoju par to NASCAR, bet noskatoties to pēdējo sacīkstu, sapratu, ka NASCAR ir pilnīgs gambles, ka tur vinnē Džeks pa lielo, kam vienkārši nospīd. Un tad tituli ir vinnējis tas, kurš pat visu sezonu, tāds tā kā Russells būtu tagad. Iedomājies, visu sezonu tā kā šitā. Bet sportiski bišķi negodīgi, jo tad, kad Russells vinnētu, iedomājies, būtu NASCAR sistēma Formulā 1 tagad. Pēdējā gonka cīnās Russells, Verstapens abi McLaren. Russells 2 gonkas vinnējis pa sezonu, un Russells izcīna titulu beigās. Nu, zin tā. Jā. Nē, labi, tas es tam piekrītu, tas ir bijis tāds autosportā, tas, it sevišķi, zin kā, sportā, labi, sportā arī ir traumas un viss kaut kas tāds, basīti NHL-ā, bet tāpāt, tev 7 spēles basīvis. Jā, tev ir jānospēlē kaut kāds tas playoff turnīrs, arī, šeit ir,
tiešām, tipu, Tur viena gonka ir. Tur VFS arī mums varbūt varētu uzvarēt. Lakers vienā spēlē vinnēt varbūt no 100, jā. Jā, nu, tāpēc, jā. Tas vispār, jā, nu diezgan, es visu sezonu tur kodies, jo zini, ka, nu, ķipa, es pat teiktu tādā, pieņemsim tenis, tā kā tev ir vai nu paņem, vai nepaņem, nu, ķipa makes sense, bet tu raketi un viss, nu, saprotam. Komandas sportā jau ir arī redzot 7 spēles, izlīdzinās. Bet tev sezona daudz par futbolu. Sezonas, jā, viss kaut kas tāds. Autosportā, nu tur tomēr tas faktors tehniskais ir tik nozīmīgs, ka tu nevar vienā gonkā izšķirt. Ka tik stulbi, jā, ka tu vienā gonkā nu, negodīgi vienkārši. Es laikam, ka kopumā tā idejiski piekrīt, ka tas neliekas loģiski. Nu, Vēl es gribēju pašās beigās par 2 lietām ļoti svarīgām. Ļoti svarīgām. Par Leclerc ir sadarinājies. Tā kā visi, kas skatās un kam tas ir aktuāli, beidzat viņiem rakstīt. Vispār Leclerc sakarā šautauts mūsu WhatsApp grupai, jo tur mums iet tik jautri pat, ka šobrīd arī notiek tāds no masturbation till Ferrari wins challenge. Kad visi, kas grib pievienoties vispār tādam challengeam, izaicinājumam, jūs droši varat to darīt. Kā jau pa ļaunu nenāc. Jā, ka jūs varat nedruņīt līdz Ferrari izcīnīs nākamo uzvaru vispār. Nedruņīt, kā es šodien noskanēju, ir spēlēties ar droniem iekštelpās. Tas ir tāds īstenībā tāds vārds ir latviešu kultūra. Bet labi par Audi. Audi tikko prezentēja smuku mašīnu. Un kas, manuprāt, atšķir Audi no Cadillac nākamgad, ir jau daudz lietas, ko tu teici, un daudz lietas arī, ko es minēju par to, ka kaut vai viņiem tas satelīta headquarters ir uztaisīts Oxfordshire, lai viņi var darbiniekus poučot. Bet tur ir arī citas lietas, arī, kam tu pieskāries, cik viņiem ir tā vēsture, cik viņiem tie inženieri stipri, cik viņiem ir jebkurā sporta veidā, kurā viņi piedalījušies, rallies, Le Mans, Dakāra, viņi ir vinējuši. Viņiem bija ļoti redzēt, viņiem bija ļoti labs marketing video. Ļoti labs, ka viņi tā kā... They told we couldn't, so we did. No, apmēram tur bija tāds, jā. Bet arī, iedomājies, viņi ražo dzinēju paši pie seviem. Viņiem viss notiek zem viena jumta. Viņi ir dabūjuši Jonathanu Wheatliju, kas viņiem komandas vadītājs, un Matija Binotto, kas ir tehniskais vadītājs. 2 spīci džeki komandā. Tālāk, kas viņiem ir ļoti svarīgi, viņiem ir Volkswagen atbalsts aiz muguras, respektīvi Volkswagens ir 600 ļamus ielicis tajā komandā, un vēl, man liekas, 100 motoru izstrādē, un plus vēl viņiem 300 miljonus ir iedevuši Qatar Investment Authority, kas ir, karaču katrs trasi viņi arī nesponsorē, karaču katru pa lielo viņiem vēl ir aiz muguras. Respektīvi, piķis viņiem ir, viņi pat ir politiski aizsargāti pa lielo formulā, viņiem ir ļoti stiprs in-house vēsture, viņiem ir vācu inženierija. Vispār, un arī tas, ka, kā viņi paši pateica, tad Audi beidzot grib pārdot vairāk mašīnas pa Mercedes. Līdz 2030. gadam viņi grib cīnīties par uzvarām. Un tas, ar ko visvairāk tagad cīnās, tas Jonathans Wheatlijs ir izmainīt to Zauberu kultūru iekšējo, jo viņi pārpirk Zauberu. Bet viņiem tā iekšējā kultūra visiem darbiniekiem ir tāda, ka viņi nekad nav cīnījušies par uzvarām, un tagad pārvērst to winning mentality. Un es arī ļoti gaidu, ko daudz Formula 1 fani, es domāju, gaida ir trasē redzēt to Auto Union, jeb Audi pret Mercedes. Tā kā divi vācu smagsvari tiksies. Un es ticu, ar šito visu pieminot, es ticu, ka Audi var līdz 30 gadam cīnīties par uzvarām. Zini, tas nav tāds... Līdz 30 neliekas tikai nereāli, jā, protams. Bet arī, zini, jo arī McLarens pat, tā kā laikam jau labs piemērs, Mercedes bija pēdējie. McLarens bija pēdējie. Kas tad? McLarens jau arī, Zak Brown laiks, un tagad cīņa par tituliem. Jā, bet tomēr... Ļoti salīdzinoši īsa arī laika sprīdī. Jā, bet McLarens nekad nav pazudis. Nē, Mercedes bija tie, kas ienāca pēdējā. Engine feels great, tipa. Motoru nomainīja. Agrāk viņi tur katru sezonu mainīja motors McLarens. Viņiem bija tur Lambo un Peugeot un Honda, un tas viņi tur mainīja tos motors. Bet es domāju, Zak Brown, tas tāds ēras sākums ir arī, man liekas, varbūt tāda tuvākā analoģija, ko mēs varam vilkt. Vismaz pēdējā laika. Es godīgi saku, es esmu par Audi, man patīk Audi.
nu, tā visa viņu racing historijas. Būs grūti. B grupa, tas viss tā nostalģija, tas ir pa manu tēmu. Audi man ļoti patīk arī tā viņa jaunā dizaina, rītīgi, vienkārši mašīna, smuka mašīna. Smuka mašīna. Smuks krāsojums redzēs. Tas alumīnija purns viņiem. Krūti, Jā, man patīk. Viņas visas tās, viņas ļoti labi izstāsta arī. Viņa Kenam Blokam, starp citu arī, rest in peace, Kenam Blokam, viņi bija uztaisījuši arī tādu e-tron 44 slimāko, tur tādu elektroaparātu. Tas ir Džeki zina, ko viņi dara. Man liekas, ka jā. Iedomājies, jā, labi, tur pēdējā laikā viņi gan bija pazuduši, jāsaka, kādu laiku no autosporta kopumā. Ļoti, un tagad viņi atgriezušies arī ar to Dakāru elektrisko, ko viņi vinnēja. Jā. Easy. Es gaidu pirmā sezonu. Es pateikšu uzreizām, noteikti mana favorīta komanda. Vienkārši vienalga, kas tur brauc. Jā, es domāju, ka viņi arī ar tās pāris sezonas viņi dabūs arī, nevis dabūs, bet domāju arī lielāks vārdus bišķi dabūs. Un vēl arī, kas ir interesanti, Sebastians Vetels ir izteicies, ka viņš, tā kā Formula 1 nav arī durvis aizvērs ciet. Un Sebastians Vetels sakarā... Tas nav nemaz tik interesanti. Jā, bet tāpēc arī es domāju, ja mēs redzēsim Sebastianu Vetelu atgriežoties, tad, manuprāt, tas ir divās komandās. Vai tas būs Red Bulls, vai tas būs Audi. Kā tur kaut kāds supervisors, direktors, nezinu, vienalga, Es domāju, tās ir divas realistiskākās komandas, ko viņš var būt. Nē, Sebastian. Visticamāk. Ir iespēja. Būtu forši. Un tad pēdējā tempa, ko es gribētu ātri pieskarties šajā svētku vakarā, ir tika nopludināts informācija, ka Lansam Strollam šogad alga 12,3 miljoni ASV dolāru. Domājiet paši? Nevar noliegt, ka viņš ir sliktāk braucis šo sezonu. Viņam ir diezgan laba sezona, ja mēs pēc tādas strolu tādā vadlīnijās runājam. Varbūt zināja Fāters, ka ir iekšā sīkiem. Bet viņam varbūt ir otrādāk, ka viņam varbūt ir jādod piķis, un tam viņš kaut ko dara. Zini, tā kā bērns, jau iznes mīskas treku 10 eiro. Austrāla davai, mums vajag punktus, reka 12,3 miljoni. Nepareiz veids, kā audzināt bērns. Bet strādā. Viņš ir izcīnījis 32 punktus šo sezonu. Tas ir... 3 punkti gan īsti. Jā. 3 punkti pa miljonu. Vispār? I'll take that deal. Damn good deal. Jā. Tur nav tā kā, tur nav diezgan saprotu, tas ir otrādāk. Tiem tur Kimi, atceries, Kimi McLaren laikā bija tas kaut kāds arī tas... Nē, tas bija Lotusā, kur viņš aizgāja un tur nobakstēja gan īsti komandu, tāpēc, ka viņam bija pa katru punktu 50 štukas, un viņš beigās savās 270 punktus. Jā, kaut kas bet, nē, ja domājies, ja viņam būtu miljons pa punktu, tad mazāk punktu vienkārši būtu. Nē, cik budžets ir, tik ir. Bet es vienkārši domāju, tas nav tāds tā kā, zini, tipā, es, protams, negribu teikt, ka Lance Stroll alga ir pārāk liela, jo kas es esmu, lai šo tā kā novērtētu. Protams. Bet tas nevarētu būt vienkārši tāds tā kā, zini, pagāti cilvēki pērk ar mašīnas, mākslas darbus gada beigās. Jo negribās maksāt nodokļus kādam. Ko... Es pieļauju, ka varbūt cik vajadzēja, tik arī uzrakstīja. Kāda starpība, kurā kabatā Lance Strolls ieliek? Tīpa savā, labajā, kreisajā, priekšējā, aizmugurē. Vai dēl, zini, galvenais, ka viņš pāēdis un laimīgs. Viņš iedeva, zini, paturi manu maku. Jā, bet tā kā, ko tad mēs? Nē, es tev saku, ko es varu spriest vispār par šo? Labi. Paldies, ka šodien skatījāties. Bijāt mums. Ja tu esi noskatījies šī tik tālu epizodu, tad obligāti iespēju laiku. Un, tiekamies, kad tiekamies. Tiekamies, bet varbūt ne tik tālā. Varbūt drīz, varbūt netik. Atkarībā kā iespēja. Bet tie noteikti būs svētki. Ziemassvētki. Paldies visiem, kas klausījās. Visu labu. Paldies, čau. Tā.